Pašlaik nekas netiek īstenots tik enerģiski kā apvienoto nāciju organizācijas programma Agenda 2030 ar tās bēdīgi slavenajiem ilgtspējīgās attīstības mērķiem. Šī pasaules mēroga projekta mērķis ir pilnībā mainīt visus cilvēku dzīves aspektus – pārtika, seksualitāte, ģimene, darbs, finanses, veselība, izglītība, viss. Ar argumentiem, kas vilina cilvēkus, piemēram, nabadzības daba, nevienlīdzības, slimību un citu briesmu izskaušana, bet mēs nedrīkstam ticēt šiem labi izklausītajiem nodomiem. Bijusī augsta ranga ANO amatpersona, kas 20 gadus strādājusi ANO, brīdina, ka ANO kontrolē noziedznieki, kuri izmanto ANO, lai bagātinātu sevi un paverdzinātu cilvēci. Ja mēs tuvāk ieskatāmies ANO un PVO plānos, jo īpaši attiecībā uz seksualitāti, jaunās vadlīnijas, kas nu pat izdotas visām valstīm, ir vairāk nekā satraucošas. Eiropas parlamenta deputātam Marcelam de Grāfam no Nīderlandes par to ir skaidrs sakāmais. Ar cilvēkiem organizācijās, valdībās un starptautiskajās institūcijās kaut kas nav pilnīgi kārtībā, ja viņi cenšas legalizēt un akceptēt seksu ar bērniem, vai ja viņi pat veicina seksu ar bērniem ar miljoniem subsīdiju, vai ja viņi vēlas uzspiest bērnu seksualizāciju. Pēc viņa teiktā, ES arī subsidē transvestītu un transseksuāļu uzstāšanos bērnu dārzos ar miljoniem eiro. Tajā pašā laikā ANO ir publicējusi dokumentu, kura mērķis no vienas puses ir legalizēt seksu ar bērniem un no otras puses ar pašnoteikšanās aktu ļaut bērniem atbrīvoties no dzimuma orgāniem. PVO un apvienoto nāciju organizācija ANO uzdod visiem bērnu dārziem un pamatskolām visā pasaulē mācīt maziem bērniem masturbāciju. Tās iesaka bērniem izmantot pornogrāfiju un skolās izplata plakātus, kas mudina bērnus nodarboties ar homoseksuālām darbībām ar klases biedriem. Ieteicamās grāmatas māca maziem bērniem par orālo seksu. Šie ir ievadvārdi ļoti izsmeļošā ziņojumā ar nosaukumu Bērniem jābūt seksuāliem partneriem. ANO programma pedofīlijas normalizēšanai, ko pārraidīja interneta platforma Stop Word Control. Šis ziņojums, kā to šeit izsmeļoši apkopojas KlāTV, sniedz pārliecinošus pierādījumus tam, kā iepriekš minētās programmas ir daļa no starptautiskas pedofīlijas normalizēšanas operācijas. Dokumentā seksuālās izglītības standarti Eiropā, ko publicējusi PVO, ir šādas instrukcijas bērnu dārziem un pamatskolām. Bērniem vecumā no 0 līdz 4 gadiem ir jāmācās par masturbāciju un jātīsta interese par savu un citu ķermeni. Bērniem vecumā no 4 līdz 6 gadiem ir jāmācās par masturbāciju un jāmudina izteikt savas seksuālās vajadzības un vēlmes. Bērni vecumā no 6 līdz 9 gadiem ir jāizglīto par dzimumu attiecībām, tiešsaistes pornogrāfiju, slepenu mīlestību un pašstimulāciju. Bērniem vecumā no 9 līdz 12 gadiem būtu jāiegūst pirmā seksuālā pieredze un jāmācās izmantot tiešsaistes pornogrāfiju. PVO uzdod skolotājiem visā pasaulē izskaidrot 9 gadus veciem bērniem, kā pirmo reizi stāties dzimuma attiecībās, kā piedzīvot seksu ar interneta un mobīlo telefonu palīdzību un kā apgūt dažādas seksuālās tehnikas. Jā, dārgie skatītāji, jūs dzirdējāt pareizi. Patiesībā mēs runājam par bērniem, kuri tikko iemācījušies paši sev sasiet kurpes vai vēl tikai spēlējas ar savu leļu virtuvīti. Nākamais ANO publicētais dokuments saucas Starptautiskie tehniskie norādījumi par seksuālo izglītību. Tā ir oficiālā rokas grāmata pamatskolām visā pasaulē. Šī dokumenta mērķis ir aprakstīts 16. lapas pusē. Tā mērķis ir iedrošināt jaunus bērnus iesaistīties seksuālās attiecībās. Dokumenta 17. lapusē ANO norāda, ka šī rokas grāmata ir paredzēta, lai palīdzētu maziem bērniem veidot attiecības ar romantiskiem vai seksuāliem partneriem. Tā paša dokumenta 71. lapusē skolotājiem ir uzdots mācīt maziem bērniem no 5 gadu vecuma un vecākiem par skūpstiem, apskāvieniem, pieskārieniem un dažādu seksuālu uzvedību. 9 gadus veciem bērniem būtu jāmāca par masturbāciju, seksuālo pievilkšanos un seksuālo stimulāciju. Rutgera fonds ir Nīderlandes seksualitātes centrs, un tas ir līdzīgs labi pazīstamajai plānotās vecāku aprūpes organizācijai. Tas darbojas 29 valstīs visā pasaulē, sniedzot seksuālo izglītību
un nodrošinot kontracepcijas pieejamību un sniedzot abortu pakalpojumus. Viņi ir arī PVO partneri. Rutgers ir publicējis video, kas ir daļa no Eiropas skolu programmas. Tajā ir redzami mazi bērni, kas tiek mudināti masturbācijai. Šo video materiālu plānots iekļaut skolu mācību programmās visā pasaulē. Savukārt Nīderlandē Rutgers jau īsteno PVO un ANO pamatnostādnes. Turpmāk sniegtā informācija liecina, ka Rutgers vienmēr ir bijis pasaules pedofīlijas kustības priekšgalā. Rutgers publicēja pazīstamā pedofīla Theo Sandorfa ziņojumu. Viņi sadarbojās ar Fritza Bernarda fondu, kuram bija plaša bērnu pornogrāfijas kolekcija. Rutgers parakstīja petīciju par seksa legalizēšanu ar bērniem. Viņi publicēja žurnālu, kurā 6-gadīgs bērns masturbēja, 9-gadnieks skatījās pornogrāfiju un 5-gadnieks nodarbojās ar orālo seksu. Turklāt Rutgers uzdod skatītājiem nodrošināt, lai bērni pēc iespējas agrāk sāktu nodarboties ar seksu. Rutgers iesaka arī bērnu grāmatu, kas mudina mazus bērnus nodarboties ar orālo seksu. Rutgers sākumskolas mācību programmā teikts, ka maziem bērniem būtu jāzina viss par seksuālo iekāri, fizisko uzbudinājumu un intimitāti. Tajā pašā laikā tiek publicēti skolas materiāli 10-gadīgiem bērniem, kas nepārprotami būtu klasificējami kā pornogrāfiski. Pašreizējā Rutgers uzraudzības padomes priekšsēdētāja ir bijusī politiķe Andrē Van Es, kas pārstāv Zaļo kreiso partiju un PSP partiju, kura arī iestājas par pedofīlijas legalizāciju. Ir neapstrīdami, ka ziņojumā Stop Word Control ir apkopojis detalizētu informāciju, kas apliecina, ka Rutgers kalpo tikai pedofīlijas un tās normalizēšanas sabiedrībā mērķiem. Tas ir satraucoši, un par to būtu jāzina ikvienam vecākam pasaulē. Šo izteikti pedofīlisko organizāciju ir izvēlējusies PVO un ANO, lai īstenotu savu darba kārtību mazu bērnu seksualizācijai valsts skolās 29 valstīs. Kāpēc valdības un finanšu elite uzstāja uz mazu bērnu seksualizāciju visās pasaules valstīs? Saskaņā ar Stop Word Control ziņojumu pašreizējās seksuālās izglītības tiešais rezultāts ir psiholoģiska bērnu kontrole jau agrā vecumā, lai viņi kļūtu par ļaunu izmantotājiem vai upuriem, vai par abiem. Šī agenda mazgā viņu smadzenes tā, ka viņi savus draugus un klases biedrus uzskata par objektiem, kurus seksuāli iekārot. Viņu izpratne par mīlestību būs stipri sagrozīta un perversa, un viņi diez vai spēs izveidot veselīgu, drošu, plaukstošu un laimīgu ģimeni. Kad mēs saprotam, ka Rutgersa un viņu sabiedroto saknes meklējamas arī eigenikā, mēs saprotam, kāpēc viņi to virza. Iznīcinot dabisko ģimeni ar vienu vēzienu, tiks samazināts arī pasaules iedzīvotāju skaits. Starp citu, viens no Pasaules veselības organizācijas galvenajiem finansētājiem ir neviens cits kā Bills Gates. Klātevē jau ir vairāk nekā plaši ziņojusi par viņa saistībām un likumpārkāpumiem. Viņš atšķiras no Gatesa, kā viņu attēlo finansiāli kontrolētie plašsaziņas līdzekļi. Viņš nav filantrops, bet gan stingrs eigēnisma piekritējs. Un kā redzams no papildus Stop Word Control materiāliem, Gates arī uzturēja sakarus ar notiesāto pedofīlu un bērnu izvarotāju aprindas organizācijā iesaistīto Jeffriju Epsteinu. Tāpēc šādiem jauninājumiem vajadzētu izraisīt tikai šausmas. Stop Word Control plašais ziņojums noslēdzas ar šādiem nobeiguma vārdiem. Mīlestība nav seksuāla plēsoņa, kas uzglūna bērniem un ļaunprātīgi izmanto viņus savam apmierinājumam. Mīlēt bērnu nozīmē viņu aizsargāt, nevis manipulēt ar viņu, lai piekristu izvarošanai. De Graafs to formulē šādi. Runa nav par bērna izglītošanu vai mācīšanu. Šiem pieaugušajiem, kas praktizē seksualitāti un seksu ar bērniem, bērns ir tikai instruments. Deputāts De Graaf uzsver, viņiem ir pilnīgi vienalga, kā tas kaitē bērnam. Ir pilnīgi nepieņemami, ka šādi garīgi bojāti cilvēki vada organizācijas, valdības vai iestādes, kas nosaka, kāda izskatās sabiedrība, un ka viņi ļaunprātīgi izmanto bērna attīstību, lai attaisnotu savu deformēto vēlmi pēc bērnu seksa. Mums visiem ir izvēle – pievērt acis un būt līdzvainīgiem ar savu klusēšanu vai būt drosmīgiem cilvēkiem, kas iestājas un izglīto cilvēci par šo lietu, izplatot šo raidījumu, brīdinot skolas, skolotājus un pedagogus. Bērni nevar cīnīties pret šiem briesmoņiem, tāpēc mums tas ir jādara viņu vietā. Nobeigumā jāatzīmē detalizētus, neapgāžamus faktus un materiālus, kas atklāja bērnu ļaunprātīgu izmantošanu, pedofīlu aprindas, bērnu rituālās slepkavības un citus, līdz pat
Meklējot valdību un karaļnama augstāko amatpersonu iesaistētajā visā pasaulē, var atrast daudzos citos KLATV raidījumos, kā arī vietnē Stop Word Control. Līdz ar to šis ir arī aicinājums pārējiem tieslietu sistēmas locekļiem un krimināla policijai. Ir pienākusi arī jūsu stunda. Nevienam nebūs ļauts beigās teikt, ka viņš par to neko nav zinājis. Jūs atradīsiet saiti uz Stop Word Control plašo ziņojumu tieši šeit titros.